Labrīt, valsts sekretāri, labrīt visi klātesošie un arī tie, kur ir pieslēgušies attālināti. Tad šodien valsts sekretāros mums ir vairāki jautājumi darbu kārtībā, bet uzreiz pieteikšu, ka viens mēs atliekam pēc ārlietu ministrijas lūguma, vai vēl ir kas pie darba kārtības kādam piesakāms. Izskatās, ka nav, tad ejam tālāk pie 1.2. Tas mums ir noteikuma projekta grozījums par institūciju amatpersonu darbinieku darba samaksu, tās noteikšanas kārtību, speciālās dienas pakāpēm, kas attiecās tieši uz vidu, ja finanšu ministrijai ļoti īsu ziņojumu. Jā, labrīt, es lūgtu atbalstīt ministrijas iesniegto kabineta noteikumu projektu. Tas ir saistīts ar valsts ieņēmuma dienesta reorganizāciju, un šī speciālā piemaksa, kas ir 300 eiro apmērā, tika ieplānota jau valsts budžetā pagājušajā gadā un ir pielāgota iekšlietu ministrijas nozarē esošajai atlīdzības sistēmai. Līdz ar to, ja plāno nodokļu un muitas policijas pārvaldi nākotnē integrēt iekšlietu nozarē, tad būtu vienāda atlīdzības sistēma. Līdz ar to lūdzu atbalstīt. Valsts kanclējas ir iebildums, bet es saprotu, ka ir bijusi kaut kāda arī saruna ar iekšlietu ministriju. Varbūt iekšlietu ministrijai ir komentārs, un tad virzamies tālāk. Jā, labrīt, kolēģi. Kā jau Ieva norādīja, kopējais budžeta horizontālais pieteikums, un šī bija tā politiskā vienošanās par to, kā arī muitas un nodokļu policijas pārvaldē, kas no nākamā gada 1. janvāra kļūs par finanšu ministrijas pāraudzībā esošo iestādi, arī paredzēt šādu te veida piemaksa, tā kā mēs noteikti to atbalstam. Un es pieļauju, ka tur ir svarīgi cilvēkiem droši vien pēc iespējas ātrāk, jo no mūsējai jau, kā sakām, personas to saņem no 1. janvāra, kāds arī ir bijis lēmums par budžetu. Paldies! Labi, paldies. Valsts kanclēja paliek pie sava uzrakstītā, bet es arī negribu atvērt šeit nekādas diskusijas. Patiešām tā bija tiešām politiska vienošanās toreiz arī pie budžeta. Tad es aicinātu, ka viņš tāds arī iet uz valdību un tad lai diskutē. Ja? Paldies! Paldies! Tad ejam tālāk. Mums ir 1.3. informatīvais ziņojums par Eiropas parlamenta padomes regulu. Direktīvu, datu akts, prasību izpildi. Atceros, ka mēs šo jautājumu jau runājām pagājušā gada augustā, ļoti ilgi esam diskutējuši. Tad varamam uzreiz jautājums, vai ar ekonomikas ministriju saskaņots, jo jūs bijāt palikuši pēdējie, kuriem bija jāveic šīs sarunas. Lūdzu, varamam. Jā, mēs esam arī papildus izrunājuši ar ekonomikas ministriju. Mums ir atrasts apusē vienošanās par to, kā process notiek, un paldies saskaņojumu. Protams, ir palicis vēl finanšu ministrijas nosacījums par papildus finanšu līdzekļu resursu nepieciešamību šī akta realizācijai. Ekonomikas ministrija? Jā, varam kolēģim taisnība. Tad piekrītam, un tad ir tehniski precizējumi, ka ekspertu līmenī par padotības iestāžu sadalījumu, kas ir jau ziņojuma teksts, bet tad protokols mums dara. Labi, mums pie šī jautājuma pieteicies ir Jānis Miķelsons, lūdzu. Jā, labrīt, paldies par iespēju izteikties. Vienkārši vēlēs vērst uzmanību, ka saskaņošanas izziņā ir norādīts, ka pie saskaņošanas sanāksmes nav ņemts vērā regulātoru iebildums. Aizvien uzturam iebildumu, uzskatām, ka uz regulātoru nav pamatot attiecināt pienākums uzraudzīt elektronisko sakaru nozares komersantus saistībā ar datu regulas prasību ieviešanu, jo faktiski tas ir satura jautājums. Citi satura jautājumi faktiski pie regulēšanas ir nepilnu pārziņā vai pat acu pārziņā, ja runa būtu par e-komerciju. Līdz ar to šobrīd aizvien uzturam iebildumu, ka regulātori no šī ziņojuma konkrētā punkta, kas norādīts saskaņošanas izziņā, būtu jāizslēdz. Paldies! Paldies Miķelson kungam. Kurš var šo nokomentēt? Un tad tas sanāk, kad viņš paliek, Jāreku pacēls roku, ir Jānis Krakops no Varam. Lūdzu, Jāni. Jā, paldies. Es ļoti īsi. Man šķiet, mēs regulātoru viedokli šajā gadījumā atbalstam un ziņojumā arī pie tās atbildības sadalījuma regulātors ir izņemts. Tā kā, jā, virzot ziņojumu uz MT, kā jau kolēģi minēja, tur būs tās tehniski precizējumi, bet regulātors neparādās pie atbildīgām institūcijām.
Labi, tad atbilstoši to, ko Paldies. arī Miķelsona kungs teica, un tikko varam kolēģis, tad mēs precizējam to izziņā informāciju un izņemam ārā regulātoru. Ja? Līdz ar to tad mums viņš ir saskaņots un arī apstiprinām virzamies uz priekšu. Paldies! Un tad mums ir palicis 1.4 un 1.5. Mans piedāvājums viņus skatīt ir kopā. Un tas ir noteikuma projekti par zemes kvalitātes paraugu uzmērīšanu un kvalitātes arī pēc tam kartēšanu, bet varbūt ļoti īsi zemkopības ministrija. Un es redzēju arī, ka Saniņš Čilters iebildums, tad varbūt tad, vai priekšlikumu, ko Saniņš Čilters grib mums pielikt pie protokola lēmumu, izrunājam tos, bet zinot to, ka mums budžetā prioritātes noteikti tagad tādas nebūs, jo zemkopības ministrija domā par budžeta līdzekļiem šim darbam atvēlēt, un tad sapratīsim, kā mēs virzamies ar šiem diviem noteikumiem priekš. Tad Ģirta lūdzu. Jā, labrīt. Šis ir jau diezgan sens uzdevums, kurš ir dots jau laiku atpakaļ, un mums ir jāpārkartē zemes, jo šīs zemes, teiksim, mainās purvvietas, mainās ilgadīgie stādījumi un tādas lietas. Mēs esam pilotu projektu ietvaros divus pagastus nokartējuši, un uz tā pagasta datiem esam viņi replicējuši uz visu valsts teritoriju. Bet šie dati, teiksim, kā redzam un salīdzinām ar lauksaimniekiem un faktisko situāciju, viņi nav precīzi. Ja mēs gribam precīzus datus un precīzākus nekā tie ir padomju kartēs, tad mums tas ir jāveic. Zemkopības ministrija neredz, teiksim, savos līdzekļos atrast, teiksim, tādu naudu katru gadu, jo tas nav viena gada darbs, tas ir vairāku gadu darbs, lai to mēs varētu izdarīt. Yes. Jā, par to finansējumu. Kāpēc jūs gribējāt to finansējumu jau sākt no nākamā gada? Uzlikt kaut kāds ārējais termiņš? Nē, šeit nav uzlikts nekāds ārējais termiņš. Vienkārši, lai mēs to paspētu izdarīt līdz 28. gadam, tad tie būtu vajadzīgi vismaz 3 gadi, lai mēs visu valsti, teiksim, varētu pāriet pāri, uztaisīt konkursu, uztaisīt tenderi, redzētu, sameklētu, teiksim, šo, kas to dara, un sagatavotu informāciju, un lai mēs viņu varētu atrādīt, tie ir 3 gadi. Labi, es zinu, ka zemkopības ministrija jau pilotu projekta ietveros no Norvēģu finanšu instrumenta jau to darbu uzsāka, vai ir iespēja vēl skatīties citos finansējuma avotos, lai to darbu uzsāktu iet uz priekšu, un tad vai finanšu ministrija piekrist, ja mēs ierakstītu tādu, ka tas ir ne valsts budžets, bet cits finanšu avots? Ģirt? Mēs noteikti varam skatīties, bet uz doto brīdi Norvēģu finanšu instrumentā nav tādas iespējas. Jāskatās, kas būs gada beigās vai nākošais gada, bet uz doto brīdi tādas iespējas tur nav, kur mēs iepriekš tos 2 pilotu projektus taisījām. Ja mēs ieliekam, kad mēs atbalstam noteikumu virzību uz priekšu un šos kartēšanas darbus vai zemes kvalitātes mērījumu darbus veikt ne par valsts budžeta finanšu līdzekļiem, tad finanšu ministrija ļautu iet ar noteikumiem uz priekšu. Tur bija tā galvenā iebilde, ja noteikumos paredzēta nauda, tad nesaskaņo. Otrs ir atkal likt protokolā tikai ar prioritāriem pasākumiem, bet mēs skaidri un gaiši zinām, ka prioritārie pasākumi šogad nebūs kartēšana. Un ja mēs to skaidri un gaiši zinām un neļaujamies ar citu finanšu instrumentu ierakstīt, un ja to, tad mēs skatām kaut kad vēlāk, domājot, kad naudu varētu prasīt sākot no nākamā gada un tā tālāk, tad varbūt mums tie noteikumi ir jāatliek. Kāds ir finanšu ministrijai viedoklis? Es varbūt lūkšu Taīsu Trubeču nokomentēt. Jā, Taīsa, sveiki, neredzēju tavu roku, lūdzu. Jā, labdien, man bija arī iepriekšējā pacelta roka, bet par šo runājot, var virzīties uz priekšu tikai tādā gadījumā, ja anotācijas 3. sadaļā skaidri uzraksta, ka papildu finansējums šim projektam netiks pieprasīts un zemkopības ministrija meklēs risinājumus esošā budžeta ietveros vai no citiem instrumentiem. Bet, ja parādās, ka ir nepieciešams papildus un skatīt pie budžeta, pie tāda finanšu ministrija nevar šobrīd saskaņot. Tad ir jāprecizē anotācija, meklējiet iekšējos resursos, citos instrumentos, tad ir iespējams saskaņot. Labi, paldies, Taīsi. Tas pats attiec arī uz iepriekšējo darba kārtības jautājums par datu regulas ieviešanu. Tur arī bija nepieciešams papildu finansējums, un tur arī finanšu ministrija nevar saskaņot, kamēr parādās papildus finansējums, un skatīt pie budžeta šobrīd arī mēs nevaram atbalstīt. Jā, paldies. Tad
anotācijas 3. sadaļu, tad zemkopības ministrijas aprecizēja tikko, kā mēs gan runājām, un finanšu ministrija norāda, un tad šito arī dzirdēja ekonomikas ministrijas pārstāvs pie iepriekšējā jautājuma, līdzīgi saprecizēsim, ja? Labi, tad tik tālu mums ir skaidrs, un tagad dodu Mārtiņš Turks no Vārāmā, lūdzu. Jā, labdien! Jāatzīmē par komentāru, ka to precizē zemkopības ministrija, šo noteikumu virzītāji ir varam, jo tas uzdevums deleģējums mums izriet no zemes pārvaldības likuma. Un, ja teiksim tā, ja tiek lēmts par to, kad varētu tikt viņi virzīti, meklējot tos finansējumus kaut kur citur, tad mūsu ieskatā tai virzībai būtu jāseko no zemkopības ministrijas puses, līdz ko viņi atrod, vai šis finansējums ir pieejams. Jā, paldies. Nē, nu skaisti. Jūsu noteikumi zemkopībai jāatrod un tikai tad var virzīt. Varbūt tad es piedāvāju atlikt šos noteikumus. Kāda tad ir reakcija Varamam? Nē, mēs iesim uz priekšu. Nu labi, sapratām. Saprecizēsim un tiešām zemkopības ministrija tad mēģinās rast risinājumu. Labi? Labi, tad tik tā mums ir skaidrs. Un tagad es gribu dot vārdu Sanitai Šķilterei, jo Sanitai ir atkal ģeniāla priekšlikuma attiecībā uz sistēmu savietošanu. Un es domāju, ka mēs arī šodien varēsim atrisināt šo jautājumu. Sanita, lūdzu. Man gan ir labdien, paldies par doto vārdu. Man jums lūgums un aicinājums šos noteikumus pagaidām nevirzīt, jo tikko zemkopības ministrija teica, ka tā tad ir jāuzzina, kuri purvi, kuri ir ilgadējie stādījumi, bet noteikuma projekts pasaka, ka tikai lauksaimniecībā izmantojamo zemi kartēs. Un šis uzstādījums, ko arī viņi pauda saskaņošanas sanāksmē, īsti nesaskan arī ar to otru noteikumu projektu, kas ir par augšu tātad šīm klasifikācijām un tā tālāk. Bet tā ir tikai šī viena medaļas puse, bet otra medaļas puse ir tad, ko jūs gribat ar šiem noteikumiem sasniegt, jo, cik es saprotu, tad šie noteikumi nerisinās citu vēl, tātad šo uzdevumu, kas bija saistībā ar zemes kvalitāti, un tas bija izrietoši no kadastrālās vērtēšanas principiem. Un tātad no šiem noteikumiem nav skaidrs, ko jūs īsti uzdosiet kartēt. Visu zemi, tā skaitā jūs iesiet arī privāti mājās un tātad šos, nezinu, augļu dārzus un kartēsiet vai ko citu, līdz to tur arī šis finansējuma apjoms nav zināms. Bet tas būtiskākais ir tas, ka man būtu tomēr aicinājums, ka jūs pirms šādus noteikumus virzat, saskaņojiet visus iepriekšējos, un tā skaitā noteikumus par zemes lietošanas veidiem, kur šobrīd tātad mēs varam tikai ar instrumentālu uzmērīšanu valsts iegūst datus par aramzemi, pļavām, ganībām, ar ko pļavas ar ganībām atšķirās, es to joprojām nespēju saprast, un kāpēc tāda veida dati ir jāiegūst tikai un vienīgi ar mērniecības precīzajām metodēm. Turklāt mēs zinām, ka mums ir tātad gan ģeotelpiskās informācijas aģentūra, kuras topogrāfiskajās kartēs tātad šie pēc būtības ar apzīmējumiem, šie dati ir daudz precīzāki un labāki, jo instrumentālā uzmērīšana zemes vienībām notiek principā tikai vienu reizi. Pirmreizē mēs apzināmies, ka šādi lietošanas veidi ir zemes reformas laikā tikai piefiksēti. Līdz to tur viss jau ir mainījies. Un tātad jautājums par to, tātad arī šeit ir augsnes tipi, tad mēs runājam par zemes kvalitāti, zemes lietošanas veidiem, tad mums ir zemes lietošanas mērķi un tā tālāk, un tas viss nav saistīts. Un tātad, ja jūs tomēr domājat ar kaut ko šādu te iet, un tas ir milzīgi izdevumi, pat ja tie ir no fondiem finansētie, tad tomēr būtu jāsako vispirms tā attiecībā ar normatīviem aktiem un zemes tieši šiem lietošanas veidiem, jo, piemēram, tad pēc šīs zemes lietošanas veidiem 7, ja mēs pastamies šos zemes pārskatus, tad, piemēram, Rīgā atbilstoši šiem oficiālajiem zemes lietošanas veidiem tikai 7% Rīgā no Rīgas teritorijas ir zeme zem ēkām un pagalmiem, kas varētu ļaut izdarīt secinājumu, ka Rīga principā ir neapbūvēta, kas ir, principā absurdi, bet tas vienkārši raksturo to datu absurdumu, kas mums eksistē. Līdz to mums ir tātad
ja pat jūs to virzat, tad šajos noteikumos noteikti jāpasaka, ka viņiem ir jābūt nevis ar kaut kādām tematiskajām kartēm saistītiem, bet precīzi saistītiem ar kadastra apzīmējumiem katrai konkrētai zemes vienībai. Viņiem jābūt savietojumiem uzreiz un automātiski jānodot kadastram, jo, ja jūs kaut kur secināt, ka tā ir tāda vai savādāka zeme, tad attiecīgi šie dati ir jāaktualizē automātiski bez personu iesaistes arī kadastra datos. Un tātad arī šie paši noteikumi, un es arī aicinātu tomēr jūs apspriest un pārdomāt, vai tiešām visās vietās jums jākartē, vai tomēr varat izmantot jau lauku atbalsta dienas datus, ģeotelpiskās informācijas datus, un, ja mēs runājam par zemes kvalitāti, tad tur, kur ir šī augsnes izmantošana lauksaimniecībā, tad principā no zemkopības rezultātiem jau arī var spriest par šīs augsnību un vai tur tiešām ir vajadzīgs. Bet vēlreiz jūs neesat pateikuši, ko jūs īsti kartēsiet no šiem noteikumiem, izriet, ka jūs varētu arī visā Mārupes apbūvētajās vietās iet un kartēt šīs zemes, jo viņas formāli ir joprojām lauksaimniecībā izmantojumā. Bet vēlreiz, tātad šeit arī attiecībā par purviem, ilgadīgiem stādījumiem un tā tālāk, ko minēja zemkopības ministrija, tas īsti nav tas, kas šajos noteikumos tiek regulēts. Bet vēlreiz mēs esam konkrēti šos iebildumus uzrakstījuši, un tas pirmais ir, ka obligāti sasaist ar kadastra zemes vienību robežām un šiem apzīmējumiem, un tālāk datu nodošana gan kadastram, gan datu aktualizācija kadastrā, gan arī obligāti būtu pirms šo noteikumu virzības tātad jāveic mūsu lūgtie tātad paredzošo zemes lietošanas veidu ieguvi automatizētās kārtībā un atceļot šo mērniecību, kas ir šobrīd, un arī tātad arī šo zemes lietošanu veidu klasifikāciju pēc būtības vispirms vajadzētu aktualizēt, jo viņa, kā jau es minēju, diez vai mums šobrīd kādam ir vajadzīgs šādā veidā iegūt pļavas un ganības, un tas būtu tad jānāk no tā, kas tad zemkopības ministrijai ir vajadzīgs, vai vispār šādā veidā kadastrā šie dati ir vajadzīgi, vai viņi tātad atnāk no jau lauku atbalsta dienas datiem. Bet vēlreiz, no tā, ko jūs arī šodien runājāt un kas ir šajos noteikumos, es aicinātu viņus tomēr šobrīd nevirzīt tālāk. Paldies. Jā, es biju šajā klusajā nedēļā un zaļajā ceturtdienā apņēmies rast risinājumu, bet noklausoties Čilters kundzi, es piekritīšu viņai šoreiz un aicinu tad valsts sekretāriem šodienas klātesošajiem, ka mēs šos abus jautājumus atliekam. Vienu tikai? Nē, abus. Viņi ir abi, viņi skatām kopā. Un tad arī neliekam to piedāvājumu, kas mums bija ļoti labs attiecībā par šo sistēmu salāgošanu. Vienkārši turpinam tad darbu, visu, ko mēs varam ar sistēmām lāgošanu uz priekšu. Un par šo laiku, kad ir šitie divi jautājumi atlikti, zemkopības ministrija vienkārši paskatās, kur būtu rasts iespējamais finansējums, lai šo zemes kvalitāti un kartēšanu varētu turpināt pēc šī Norvēģa finanšu instrumenta, tas, kas ir jau tika uzsākts un pabeigts kā pilotprojekts. Bet atbildot Šķilters kundzei, jā, zemkopības ministrija tikai strādās ar aktīvās lauksaimniecības izmantojamā zemi, privāti īpašumos neies, nevienu dārzu neskatīs, jo tur neatceros vairs no galvas, bet tur zinātnieki un tie, kas to visu veica, viņiem bija galvenais paņemt kontaktpunktu, cik tur kilometru vai kādā rādījusā, un arī vēsturiskās kartes jau mūsu zemes kvalitāti ir uzskaita, kur viņi ir mālaināka, kur ir kūdraukšņi un visas pārējās lietas. Tas, kas ir zem Rīgas pazudis, es šodien nevarēšu atbildēt, tur noteikti ir darbs ar datiem un kadastru. Tā kā pieņemam lēmumu, ka mēs 1,4 un 1,5 atliekam. Sanitēs Čilterei vārds, lūdzu. Jā, bet varbūt jūs neatkarīgi no šiem diviem atliktajiem tomēr valsts sekretāru uzdot šo zemes lietošanas veidus, šo klasifikāciju precizēt, un arī otra lieta, ka tātad uzdot mazināt šo administratīvo slogu tieši par zemes lietošanas veidiem,
lai viņi nebūtu vairs jāveic, jāaktualizē ar mērniecības metodēm, bet tātad, lai attiecīgās institūcijas normatīvos aktus groza, un tātad tur, kur ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, šie dati nonāk jau no lauka atbalsta dienas uz kadastru automatizēti. Vienkārši tas ir pēdējais mūsu iebildums, kas ir 2 protokola lēmumu punkti. Es domāju, ka visa valsts iegūtu, ja jūs jau šodien viņus uzdotu un liktu mazināt šo administratīvo slogu, lai zemes lietošanas veidus, kas ir aramzeme un tā tālāk, meža zeme un tā tālāk, lai ar mērniecības metodēm nebūtu katrā zemes vienībā jāmēra, jo tātad viņi ir pirmkārt neaktuāli jau šobrīd, otrkārt aktuālāki dati ir gan meža dienestā, gan arī lauka atbalstā, gan arī citos reģistros, kā es minēju, ģeotelpiskās informācijas aģentūrā. Tātad noņemt šo administratīvo slogu no visas valsts, lai zemes vienībām nebūtu šis jāuzmēra. Paldies. Jā, paldies. Tas protokola lēmums vai uzdevums, es skatos gan Zemkopības ministrijas valsts sekretārs, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs un vairāk valsts sekretārs saprot šo, un mums arī būs pēc šīs sēdes slēgtā daļa attiecībā uz birokrātijas mazināšanu datu apmaiņu. Es šos punktus piefiksēju, bet reku pacēls roku ir Dāvis Bičkovičs no Varam. Lūdzu, vēl vārds. Labdien visiem, jā, Dāvis Bičkovičs Varam. Es vēlējos vērst uzmanību uz konkrētu noteikumu virzību. Dotajā momentā gan starpministriju sanāksmēs, gan arī savstarpējās sanāksmēs mēs esam kopīgi nonākuši pie secinājuma par noteikumu tālāku virzību, ņemot vērā to, ka pēc būtības šo noteikumu saturs mums sadarbojoties pildot tādu kā pasnieka lomu, Varam šos noteikumus šobrīd virza. Es tomēr lūgtu arī protokola lēmumā ielikt punktu par to, ka pēc finansējuma pieejamības šo noteikumu virzību turpina Zemkopības ministrija, jo par to mēs arī savstarpēji esam saskaņojuši jaunajā zemes pārvaldības likuma grozījumos, kas ir šobrīd ministru kabinetā, un arī sarunās starpministriju sanāksmēs un kopējās sanāksmēs esam nonākuši pie secinājuma, ka Varam šobrīd virza tos noteikumu projektus kā pasniegs, tādējādi mēs varētu būt kā līdzatbildīgie, un Zemkopības ministrija tātad būtu turpmākais šī projektu virzītājs pēc finansējuma pieejamības. Varbūt, ja ir nepieciešams detalizētāk par to vēsturisko gaitu, kā tas ir nonācis pie mums, to var izstāstīt Mārtiņš Turks, ja ir nepieciešamība. Paldies! Jā, Dāvid, paldies. To mēs piefiksējām. Tad tiklīdz būs rasts risinājums vai finanšu avots, kā mēs šo darbus varētu veikt, tad tālāk Zemkopības ministrija būs šo abu jautājumu, vai abu noteikumu virzītājs. To mēs piefiksēsim. Liels paldies. Līdz ar to mēs šodien darba kārtībā esam izskatījuši. Visiem priecīgus svētkus un saku jums paldies. Sēdi slēdzu.